Labdien! Mēs atrodamies Latvijas Lauksaimniecības Universitātes alternatīvo degvielu zinātniskajā laboratorijā. Mans vārds ir Vilnis Pīrs, esmu inženierzinātņu doktors, darbojos Spēkrata institūtā un nodarbojos arī šeit alternatīvo degvielu laboratorijā ar dažādu degvielu izmēģinājumiem, spēkrata, piedevu un dažādiem tam līdzīgām lietām. Un šeit šodien testējam arī vienu no eļļas piedevām. Jā, esam izmērījuši automobīļa parametrus pirms šīs piedevas izmantošanas un pieliejot šo piedevu gan motora karterī, pārnesuma kārbs un arī galvenā pārvada karteros. Šeit ir ekrānā redzam rezultāts. Tātad sarkanās līknes mums parāda jaudas raksturlīkni konkrētajam motoram un zilās ir griezes moments. Un redzam, mazliet tumšākās ir pirms šīs piedevas izmantošanas. Tie galvenie rādītāji maksimālā jauda ir ap 176, 177 zirgspēki. Griezes moments kaut kur, grūti pateikt, 247 varētu būt maksimālais. Un pēc piedevas pievienošanas arī ir neilgi piestrādāts motors un veikti atkārtot mērījumi. Un šeit redzam, ka visā apgrieziena diapazonā tā līkne ir nedaudz pakāpusies uz augšu, pavisam minimāli, bet, teiksim, tās maksimālās jaudas atšķirība ir kādi 2 zirgspēki, šeit 179, maksimālā jauda ir iegūta un griezes moments aptuveni par 4 Nm arī pieaudzis. Bet tas ir visā apgrieziena diapazonā. Tas varētu būt tāds ticams rezultāts, kas iegūts tieši uz šīs berzes samazināšanu, gan motoram kustīgajos mezglos, gan arī pārnesuma kārbās starp zobratiem un galvenajā pārvadā. Tas varētu, teiksim, būt šis izskaidrojums šim parametru pieaugumam.